Kā mēs redzam, viņš kā nosacīti kaut ko iesit kasē, vai ne? Bet es čeku tā arī nesaņēmu. Ejot ārā, gan kaut kas tur iznāca ārā. Nu, ir divi varianti. Vai tas bija fiskālais čeks, vai viņš ierakstīja šo kolas summu, pēc tam izdzēs šo kolas summu un tad uzspieda attiecīgi skaidru naudu un arī iznāca čeks. Bet jebkurā gadījumā tā ļoti interesanti, ka viņš sākumā paņēma naudu un čeku man iedeva tikai jau, neiedeva, bet teorētiski tur kaut kas iznāca no kā saprāt, jau gan tad, kad es biju izgājis ārā pa durvīm. Tas man arī, personīgi neliecina, ka maksāt nodokļus, personīgi man tas neliecina. Bet jebkurā gadījumā šis darbinieks nemācēja valsts valodu. Jo vajadzēja būt tā, ka iedod vēlreiz. Un atkal bija nejaušības kārtībā. Es vienkārši gāju, kas man bija pa ceļam manā maršrutā. Iegāju atkal kebabhausu. Tas pats atkal dzērienu paņēmu. Pēc tam 3 dienas dzēru tos dzērienus. Lai gan es biju 5 kebabnīcās. Bet... Jā, arī nemācēju valsts valodu. Runa angliski. Iedeva naudu. Un, protams, kasa vaļā, uzreiz naudu iedod man atpakaļ un čeka nav. Un es biju 5. kebabnīcā, kur, diemžēl, es ieliku iekšā telefonu, kaut kas saspiedās, nevarēju nofilmēt, bet tas tāds īsts trešo valstu, tāda satikšanās vieta, es teiktu, tā bija hot kebab. Arī iegāju, augsta tāda lete, vidēji augsta, bet čeku man neiedeva, valsts valodu nezināja, attiecīgi šī darbinieca tur strādāja sieviete. Un, tā tad izrādās, ka nemaz šie imigranti tos nodokļus tā nemaksā, kā daudzi mums sludina. Un, attiecīgi, šī bija tikai aizberga redzamā daļa. Vai šeit ir kādas lielākas zivis, vai valstī apkrāp vēl kādā citā veidā, un kā šie imigranti spēj izveidot biznesu, kurš izmaksas ir salīdzinoši lielas, vai šeit tomēr ir tāds tīklojums un schēmas. To visu jūs noskaidrošasiet nākošajās epizodēs. Paldies, ka bijāt ar mani. Latvija latviešiem!